Sveicināti! Kā izvēlēties profesiju, kurai ir nozīme? Ka drosme nav tikai vārds, bet arī lēmums, ko tu pieņem katru dienu. Šis ir podkāsts par cilvēkiem, studijām, izaicinājumiem un karjeru ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Šodienas studijas viesos ir koledžas direktors Valdis Cielēns. Labdien! Koledžas docents Kaspars Pilmanis. Sveiki! Sveiki! 8. daļas vada komandieris Artis Strots. Sveiki! Sveiki! Un koledžas kadets Renārs Laimonis Oliņš. Sveiki! Un šodienas epizodes tēma no studenta līdz profesionālim. Jo daudz jaunieši domā, ka ne tikai šis ir par studijām, bet arī par to, ko darīs pēc tam. Kā izskatās karjeras ceļš pēc koledžas, par to mēs šodien arī parunāsim. Jājautā reiz, kādas vispār ir karjeras iespējas Vugdā? Jājautā laikam ar Kasparu sāksim. Kādas ir karjeras iespējas? Ļoti daudz un plašas. Sākot no ugunsdzēsēja glābēja palīga līdz pat dienesta priekšniekam. Un šeit es arī vēlētos paturpināt, ka par ģenerāli neviens nepiedzimst. Karjeru iespējas spektrs ir diezgan plašs. Jā. Un kā tu teikt, Arti, ko izvēlēties? Kādas ir iespējas? Man liekas, ka tās iespējas ir tik daudz, ka apjukt var. Jā, iespēja tiešām ir daudz. Absolvējot jau koledžu, ir piedāvāti 4 dažādi amati, no tāda mierīgāka līdz tādam, ekšanam, kur tu esi ugunsgrēka dzēšanā un glābšanas darbos. Un kā arī tālāk pēc tam ir iespēja turpināt mācīties Rīgas Tehniskajā universitātē un iegūt kvalifikāciju ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris un iegūt arī augstākus amatus, piemēram, kā daļas komandieris vai pārvaldes priekšnieki un tā. Arti, jautājums, kā attīstījās tavs ceļš līdz amatam, kuru tu esi ieņēmis tagad? Mans ceļš, viņš tā arī baigi, tā neattīstījās. Es biju kadets 3 gadi, es pabeidzu koledžu un es uzreiz kļuvu savā amatā. Tāds mans pagaidām karjeras ceļš arī ir. Nekādas, varbūt kā vada komandieris tieši es esmu attīstījies, bet to jau, varbūt es pats jūtu, bet to jau vairāk teiks mans personāls, kurus es arī vadu. Tā kā viņi to vairāk pateiks, cik es esmu stipri attīstījies no tās pirmās dienas, kad es uzsāku pirmo dežūru un, piemēram, šobrīd. Jājaut arī tomēr koledžas direktoram. Kā tavs ceļš ir attīstījies līdz pozīcijai, kurā tu esi tagad? Viss sākās senajā 2014. gadā, kad es uzsāku dienestu Saulkrastu daļā kā ugunsdzēsēja glābēja palīgs. Tad es pārcēlos uz Siguldas daļu, ko turpināja būt ugunsdzēsēja glābēja palīgs. Tad es nokārtoju glābšanas darbu vadīšanas atļauju. Izgāju vadības zinības šeit koledžās, tad es kļuvu par nodaļas priekšnieku. Nodaļnieks saucamais, kas nav nodaļas lielās, ka pārvaldē, bet nodaļnieks tagad vairs tādas pozīcijas nav. Mums visi ir vada komandieru vietnieki. Tad es iestājos koledžā neklātienē, tad es pārcēlos uz centrāla aparāta iepirkuma nodrošinājuma pārvaldes vecākā inspektora amatu. Tad sekoja nodrošinājuma stratēģijas nodaļas priekšnieka amats. Tad kļuvu par iepirkumu nodrošinājumu pārvaldes priekšnieku, un jau gandrīz tūlīt būs gads, esmu koledžas direktors. Visu cieņu. Jā. Garš ceļš, jā. Artim vēl viss priekšā izklausās. Jā. Man tā arī ir, man tikai ir sākums. Tas, ko direktors nepateica, ka tas viss iet cauri pašattīstību, tātad pašam ir jāattīstās gan koledžā, gan arī pēc tam. Un attiecīgi vadītāji to pamana, un ja tev ir labas komandas spējas un komunikācijas kādas spējas, tad, protams, notiek šī rotācija, arī virzība uz augšu, uz citiem amatiem. Prasmes, ko koledža iemāca, jā, bet ir kaut kādas prasmes, ko īsti varbūt koledža neiemāca, bet ir ļoti labi, ka viņas ir un tiek pielietotas darbā komandā, individuāli. Kas ir tādas prasmes? Es izceltu vienu prasmi, 2 prasmes - godprātība un lojalitāte. Jā, tās mums vairāk personīgi ir ieliktas šūpulī vai nav ieliktas, bet kā personībām un arī kā profesionālajā attīstībā tas lieti nodara. Kā Valdis atbildēs šo jautājumu? Ko koledžā māca, bet ko koledžā nevar iemācīt? Šīs prasmes
tiek absolūti augstu vērtētas, ja ir? Mērķtiecība un vēlme izdarīt vairāk, kā prasa iniciatīva, rīcība, kādas idejas, kā uzlabot situāciju, priekšlikumi, kas ir tiešām, jo to nevar iemācīt, sniegt priekšlikumus, kvalitāti, izstrādāt. To mēs nemācām, to mēs sagaidām. Un, ja, piemēram, mēs redzam, ka tiešām ir ieinteresēti kaut ko uzlabot, pilnveidot, tas arī, domāju, tās prasmes, kas krietni dod lielākas iespējas arī tālāk dienestā. Un, manuprāt, arī labos darbus pamana. Ja? Un labus studentus, kas dod šo pievienoto vērtību, izrāda interesi, tas tiek pamanīts. Jā. Noteikti, jā, jo mūsu jau, kā es viņu mēdzu saukt, noteikti tā nevajadzētu, ir mūsu vugda drafts, kas notiek katru pavasari trešajam kursam, kad tiek sadalīti amati, un tur jau arī tiek prasīts, dienas prasa kuratoriem ieteikt rekomendācijas par kadetiem, un tieši tā arī, kad labie darbi tiek pamanīti, tie tiek izcelti, un tie tiek piedāvāts iespējams augstākas izvēles, pirmajiem tiek dot iespēja izvēlēties, kur amatā viņi vēlas turpināt savu dienestu. Es jūtu spriedzi, un es labprāt šo skatītos arī pa televizoru ekrāniem, ja būtu. Ja. Bet tad būtu jāsako līdzi visiem 3 gadiem studiju procesā, lai varētu sekot līdzi, kurš ir līdz... Kādi stati, kuram līdz, ir, jā. Prognozes. Ja prognozi ielikt. Pierod, bet tas man radīja asociāciju, kā bija Harijā Poterā, kur lika to cepura virsū, to šķirteni, ja, un tad kurā tornī tad būs kurš, ja, un tad visi ritī priecājās. Vai tevi draftē, vai tu pats izvēlējies savu ceļu? Amata atlasē mēs, principā pēc atzīmēm, tam, kuram ir augstākas atzīmes, es arī veicu to pirmo izvēli no iespējamām vietām, kur tu variet tālāk, tieši lokācijām. Bet, principā, ja ir draudzīgs kurs, tad jau visu var savstarpēji sarunāt. Pieejamām pozīcijām, teiksim tā. Jā, es jau domāju, visu var sarunāt. To mēs arī tā saprotam, jā. Kādas profesijas absolventiem ir pieejams nākotnē? Reku. Mums ir izcils piemērs. Renārs tūlīt būs absolvējis, un kādas profesijas viņam ir pieejamas? Kādas profesijas jau Renāram? Renāram tātad inspektora profesija pieejama, kā arī vada komandiera, inspektora dežuranta un posteņa komandiera opcijām. Protams, viņš var turpināt pašattīstīties, turpināt mācības arī augstākās izglītības iestādēs. Un tad jau atkal viņam pavērsies nākamie ceļi priekšā un jau citas pozīcijas. Bet, ja viņu viss apmierinās, viņš varēs arī palikt savā amatā, cik ilgi vēlēsies. Varbūt kādā brīdī apniks viņam pēc zināma laika. Ko zin, jā. Saka, kādas tās nākotnes iespējas tu redzi sev? Skatos, tu jau vienu virzienu esi izraudzījis, jā? Vai tev ir plāns iet arī tālāk? Protams, es pēc koledžas turpināšu mācības RTU, kurs 1,5 gads, un tad jau redzēs, jo, principā, gada 2 laikā var daudz kas mainīties. Intereses, visi būs atkal jaunas lietas iemācīšos, un tad jau domāšu tālāk, ko darīt. Un piemēram, ja šīs intereses kaut kur pamainās dzīvē virziens, protams, mēs visi esam cilvēki un visā dzīvē var būt. Kas ir tas, ko tu paņēmsi sev tālākai dzīves virzībai priekš, ko tu esi dabūjis šeit koledžā? Kas tev tā, ir radījis tevī tādu pamatvērtību jau? Tā grūti sitieni pateikt, bet principā visas pieredzes, kas tev ir bijušas apmācības laikā vai vispār arī praktiskā laikā, tu to ņem labvēlīgi. Un varbūt tieši es tavu sitieni pateikt nevarētu tieši kaut kādu lietu vai faktoru, bet kopsumā vispār laika periodā, ja tu sevi attīsti un vērsi sevi uz izaugsmi, tu attīsti principā visas tās lietas, ko tas darīs, tu attīsti viņas ilgtermiņā. Tādā ziņā, ka pirms 3 gadiem, kā es iepriekš teicu, es esmu, ja salīdzinu tagad sevi pirms 3 gadiem, esmu mainījies, es tā esmu uzskatu. Un tāpēc es saku, ja man būtu vēlreiz iespēja šo apmācības kursu veikt, es to tiešām veiktu. Jo es tiešām nenožēloju, ka esmu iestājies šeit. Gribēju arī pavaicāt Valdim, vai iespējams specializēties kādā konkrētā jomā? Vēlāk dienestā var specializēties konkrētā jomā, bet tieši koledžā mēs netaisam specifikāciju. Mums vienkārši pabeidzot, absolvējot koledžu, viss ir vienlīdzīgi, viss var ieņemt jebkuru no iepriekš minētajiem 4 amatiem.
Tā, lai arī mums tā kā nav sadalīts, ka 3. kursā ir novirziens, sadalās tur mums tieši, lai nodrošinātu to, ka dienestā savstarpēji var tā kā rotēt, gan pats cilvēks izvēloties. Es saprotu, izvēloties amatu, kur, piemēram, mums aiziet, es būšu inspektors. Es mēnesi strādāju, saprotu, man galīgi tomēr nepatīk tas, un es varu izmainīt kaut ko citu. Es iešu pa posteņu komandieru, tur ir interesantāka saimniecība, vai iešu pa vada komandieru. Tas mums vienkārši nodrošinām, lai var izvēlēties visu, jo, piemēram, kaut kāda specializācija vienā nogriezt to, un te mums paliktu cilvēki uz konkrētām lietām, un nebūtu iespējas arī cilvēkam pēc tam mainīt savu viedokli. Tāpēc mēs tiešām, bet nākotnē, protams, var specializēties uz konkrētu jomu, var piedāvāt dažādus kursus, apmācības, kas ir gan RTU, ko minēju, šobrīd arī iekšējā drošības akadēmija, kur jau var padziļināt, jo maģistra grādu iegūt tieši jau sabiedrības vadībā kā tādā. Bet, protams, arī dienas piedāvā dažādus kursus, starptautiskos kursus, apmaiņas braucienus, kur jau var specializēties uz kaut kādām konkrētām darbības jomām. Izklausās ļoti plašas iespējas. Jā. Un viņas ir diezgan regulāras, jā? Ir ļoti regulāras, un tiem, kas grib un izrāda iniciatīvu, viņas tiešām ir ļoti, ļoti plaši pieejamas. Tikai vajag izrādīt vēlmi. Kā arī šobrīd mums dienas katru gadu jau ir uzsācis, kad brauc priekšpozicionēšanas pasākumā uz Portugāli, kur uz sausajā laikā brauc palīgā dzēst meža ugunsgrēkus, kur mēs palīdzam viņiem tikt galā, bet pie reizes mēs arī mācāmies. Tur katru gadu tiek veidot jauna grupa, un tur tiek arī iesaistīti darbinieki, kuri izrāda vēlmi to darīt. Ļoti, ļoti forši, manuprāt. Nē, piekrīt. Tieši tā. Jā. Un vai skaidrs, ka tas ir ļoti liels individuālais darbs. Izvēlēties, uz kurien es gribu iet un kur es jūtu vai redzu sevi. Bet ir arī sadarbība no otras puses, kur, teiksim, komandieri varbūt no augšas redz, ka, hei, es redzu, ka tev ir labas šīs īpašības. Varbūt tu gribi pamēģināt savu amatu laiku un enerģiju šajā pozīcijā. Kā notiek šī sadarbība starp savu individuālo un, nezinu, citas dienas pakāpes izraudzīto skatījumu uz tevi? Es domāju, ka ļoti liela iespēja jau izmēģināt kaut kādu konkrētu profesiju no šīm piedāvātajām ir praksē, jo mums ir salīdzinoši liela prakses laika, kur mēs gan dodamies uzraudzībā, gan arī dodamies uz daļām jau dežūrēt, kopā ar dežūrmaiņu, doties uz notikumiem. Un tad jau arī mēs paši redzam, kas mums labāk, no kāda skatu punkta, kas labāk izdodas, kas padodas, un tur jau arī mēs dabūjam pirmās rekomendācijas. Un visi jau, piemēram, zinot, kad viņa daļā ir kāda brīva vieta, respektīvi brīvs štats, vakance, tad jau viņi arī skatās uz tiem nākošajiem kadetiem, kuri jau viņi varētu izvēlēties mūsu iepriekš apspriestajā drafta izlozē. Viņi jau centies uzrunāt kādu, sarunāt, aizrunāt. Tas jau viss noteikti. Tikai es saku, jāparāda sev labi arī šajā praksē, ir jāparāda, ka esi cītīgs, uzcītīgs, esi gatavs strādāt, un tad jau tas jau notiek jau mācību laikā, jau tiek jau noskatīts aptuvenās vietas, kāds izvēlās vietu tuvāk mājām. Kāds izvēlās vienkārši perspektīvu kaut ko citu. Katram tas ceļš ir savādāks. Tur nav varbūt tāds viens taisnīgs, kurš izvēlās, pa kur nokļūst. Jā, noteikti koledži iedod tādu virzienu, jā, un tas virziens ir viens, un tad skaidrs, tev ir plašs iespējas izvēlēties no šī virziena. Galvenais, ka tas nav pilnīgi uz otru pusi. Jautājums, teiksim tā, absolventiem, jā? Tad vēl 3 dienas līdz tam. Bet vai jūs atceraties, kaut kas bija tāds, ko jums neviens nestāstīja, kā būs pēc absolvēšanas? Un tad pēc absolvēšanas jūs sapratāt, redz, kā interesanti, galīgi ne tā, kā mācīja varbūt. Kā Kasparam? Jā, principā katrs notikums un izsaukums ir pilnīgi unikālāks, un koledžās nevar sagatavot neko. Viņa iedod tikai noteiktus algoritmus līdzīgu situāciju gadījumā, kas kā jādara, bet nav nekādas universālās tādas receptes, gatavas improvizācija un spēja pieņemt lēmumus. Un Arta, kā tev, vai ir kaut kas, studiju laikos tev neviens nestāstīja, ka tu absolvēji, tu saskāries ar realitāti, vai bija kaut kādi šādi notikumi? Tāda, ka nestāstīja, tāda nebija. Protams, ka viss bija pastāstīts un apmēram sagatavots, teiksim tā, bija iedot sākums, un tad es jau turpināju no tā sākuma. Kā man likās, kā arī iepriekš minēja, tā bija improvizācija, protams.
un spēja pieņemt to lēmumu. Un tad jautājums tev par ekspektācijām, pret realitāti. Par realitāti mēs vēl nezinām, bet kādas ekspektācijas tu būsi absolvējis? Vai viss būs tā, kā tu skolā mācies, vai būs tā realitāte kaut kur, kas liks rīkoties un liks improvizēt? Nu, protams, tā praktiskā pieredze un darīšana būs tas lielākais, kas man visvairāk iemācīs. Jo teorētiskais pamats jau principā tikai kā pats sākums. Bet tas labums galvenokārt tāpat izriet no tā, ka vienmēr jebkuram cilvēkam, katrs ir dažāds, citādāks, būs sava vieta. Vai tā būtu tur vai tur, bet viennozīmīgi katrs atradīs savu vietu un, kā saka, kals savu nākotni tālāk. Tā ir. Paldies, Renāte. Es gribēju vēl tādu noslēdzošo jautājumu šajā epizodē. Jautājums būs visiem viens. Kādu kolēģi jūs gribētu redzēt savā komandā? Sāksim ar Valdi. Kāds kolēģis iedarētos tavā komandā? Kādu cilvēku tu gribētu redzēt? Ļoti specifisks jautājums, jo komandā nevar nosaukt, kad es gribētu vienu konkrētu raksturojumu cilvēku. Jo, manuprāt, komanda ir kā riteņa zobrats. Katrs tā kā ir sava lieluma, katrs var paveikt savu darbu. Galvenais viņus nolikt pareizā vietā, lai ķēde veiksmīgi var pārslēgties. Un priekšā viens lielais zobrats, kas visu kopā iegriež. Tā kā noraksturot konkrēti tieši kādu, es domāju, ka nevar, jo katram darbam, katrai lietai var atrast savu cilvēku, kur atrast galvenais viņa spēcīgās īpašības, spēcīgās prasmes, pielietot tās tā kā atbilstoši un tā arī tad izveidot tādu nepārtraucamu skaistu procesu, kad ritenis var braukt tālus gabalus kalniem lejā un kalniem augšā. Kasparam, ko papildināt vai iebilst? Piekritīšu direktora kungam, ka pavievam, katram cilvēkam ir savas spēcīgās puses, kādas mazāk spēcīgas puses, bet pavievam, ja cilvēks jau vēlas nākt uz šejieni, kļūt par ugunsdzēsēju, vada komandieri, viņam jau noteikti ir visas īpašības, kuras es vēlēšos redzēt savā komandā, jo visi man esošie kolēģi fantastiski cilvēki. Kārti? Es uzskatu, ka galvenais, lai ir vēlme, jo var atnākt jebkurš cilvēks pie manis uz komandu. Vienkārši viņš redzēs, kā mēs strādājam. Ja viņam būs vēlēšanās arī strādāt tāpat kā mēs, tad viņš arī pats arī iegūst tās vajadzīgās īpašības, lai mēs varētu kopīgi būt kā viens vesels. Un ar kādiem kolēģiem tu būtu priecīgs darboties komandā? Nu, ja runā tiešām tā operatīvās puses, tā jau darbojoties, kā saka, notikuma vietā, tad loģiski saprotams, ka viss ir komandā. Nekas vienam pašam nenotiek, un arī kolēģis laikā apmāc to, ka tu strādā komandā, kolektīvā, kur vienmēr ir jāspēj sadarboties un savstarpēji panākt vienu konkrētu mērķi. Bet, ja runā no kāda skatu punkta, tad vienmēr ir forši, kad kolēģi ir tādi gribas spējīgi mācīties un izprast. Jo, ja cilvēks ir ieinteresēts tas, ko tu viņā stāsti, tiešā gadījumā pirmais kurs, ja es viņam palīdzu, stāstu kaut ko parādu, ja cilvēks ir pretīm nākoši, tad arī tā, atgriezniskā saite, kad ir tā kā jēga no tā visa. Sadarbība veidojās ar to. Līdz ar to sadarbība ir tas principā, modelis, ko tu meklē. Vēlme mācīties, attīstīties un sadarbība, Paldies, es teikšu jums, vīri, par šo sarunu. Mēs esam solīti tuvāk snieguši, manuprāt, ļoti jēgpilnu informāciju mūsu skatītājiem, mēģinot rast atbildi no studenta līdz profesionālim. Un tie ir 3 gadi, laba sadarbība un labs komandas darbs. Tieši tā, pilnīgi piekrīt. Labs komandas darbs. Paldies jums, skatītāji, paldies mūsu studijas viesi. Ja šī tēma jūs interesēja, tad mums ir arī vēl citas tēmas, kas varētu būt jums saistošas. Paldies par skatīšanos, uz tikšanos nākamajās epizodēs.